ļoti jāgrib fotografēt, jāpatīk tam darbam. Sporta veids ir jāpazīst līdz niansēm. Un tur burtiski jāzina, ar kuru roku tas šķēpmetējs met, jāieņem pozīcija. Jāzina, kad viņš lec augstliekšanā, kā viņš roku liek. Ja viņš, piemēram, ir tādi, kas lec, viņam vienmēr roka ir šitā. Nu, tas nedara. Tā kā pazīt visu to. Un ļoti daudz fotografēt, ļoti daudz. Un sākt ar kaut kādiem, nu, ja kāds grib tieši kļūt par sporta fotografu, sākt ar kaut kādiem, par to neviens nemaksā, kā man sieva saka. Tu bildē neviens to nemaksā. Bildēt vienkārši skolas sacensības, tu iepazīst futbolu, iepazīst, nu, kaut kādu citu sporta veidu, ļoti daudz fotografēt. Ļoti daudz skatīties labas fotogrāfijas. Un tagad jau vienkārši googlēt uzrakst labākās vieglatlētikas fotogrāfijas, labākās bobsleja fotogrāfijas, tu apskaties. Un tu nekā neatdarinās, bet tu zinās, kā apmēram jāfotografē. Un principā visu pamatā ir mācīties. Daudz fotografēt. Un meklēt kontaktus, rādīt savus bildes, nu, tur, kur tu gribi nokļūt. Ja tavas bildes būs interesantas, pieņemamas, tad tu vari kāpt un tikt arī uz olimpiādu varbūt kādreiz.